Svarīgi ekonomiskie rādītāji šodien iznāca Amerikā. Vispirms ātrs ieskats, kas notiek kriptovalūtā. Bitcoins mums atkal nokrīt un nonāca atpakaļ šajā te zonā, par ko es jau esmu iepriekš runājis, 85-80 tūkstoši, pēc kura veic arī nelielu atspērienu. Kopējā tirgus kapitalizācija, diemžēl, nesaglabā 3 triljonu ASV dolāru zonu un nokrīt zem. Un Fear un Greed indeks, ja baļu un alkatības indeks, mums atkal rāda ekstrēmas bailes. Amerikā iznāca darba dati. Novembrī pievienotas 64,000 jaunas darba vietas, kas ir vairāk nekā prognozēts, un kas nāk pēc tā, kad oktobrī tika zaudēts 105,000 darba vietu. Iznāca Amerikā arī ārā bezdarba līmenis, un šis procents pieauga uz 4,6%, kas ir lielākais kopš 2021. gada septembra. Ja mēs ņemam vērā šos darba datus, tad visticamāk tie aizvēra durvis uz janvāra procentu likuma samazinājumu.